arī būs šodien pēdējais, tad jau vēl diskusija gribēsim turpināt, ja? Vakar nosaukums kopējais modelis. Nosaukumā vārds kopējais modelis, tie, kas nezina, tad tas ir tāds neformāls pagaidām juridiski neapstiprināts Eiropas līgumtiesību dokuments, kas ir veidots ar Eiropas komisijas atbalstu, kas būtu kā pamatdokuments nākotnes Eiropas vienota līgumtiesību pamatā. Bet, protams, ka tas nesākās tikai ar šo kopējo modeli, nedaudz vēsturiski. Varam redzēt, ka jautājums par līgumtiesību unifikāciju nav šī gadsimta jautājums. 90. gados bija unilaterāla līgumtiesību principi, kas gan skaitījās pasaules aptverošie tirzniecības līgumtiesību principi. Kādu laiku tie arī attīstījās šķīrēties, starptautiskos šķīrēties ietvaros, ka tika piemērot, bet konkrēti runājot no Latvijas interesēm vai reģionālām interesēm, tad jāmin ir Eiropas līgumtiesību principi, kas sāk izstrādāt 80. gados, pabeigt viņu pilnībā faktiski bija 2000. gadu, 20 gadu garumā. Un abi iepriekš runātie dokumenti bija tiesību zinātnieki izstrādāti, tādējādi ar doktrināru vērtību, tie nebija oficiāli kā likumi, kā kodeks, lai gan pēc satura tie bija tīri, ja mēs tā lasītu viņus, tas bija likuma veidā, pēc visas struktūras un pēc visas uzbūves, kā veidot kā likuma ar domu, ka ja jau ir Eiropas Savienība kā kopēja tirdzniecības savienība, tad ir vajadzīgs kopējs regulējums. Un pateicoties Eiropas līgumtiesību principiem, kas bija privāta iniciatīva sākotnēji, tātad šis jautājums tika aktualizēts arī Eiropas parlamentā 90. gados, pat tika pieņemta rezolūcija, ka jābūt ir vienotām Eiropas līgumtiesībām kā Eiropas civilu kodeksam. Tam jau bija gadi jābūt spēkā. 2010. gadā bija pirmais termiņš noteikts, kas, protams, jau tajā laikā bija skaidrs, ka tā ir liela utopija. Bet lēnām garā šis ceļš ir gājis uz priekšu, un tad mēs nonākam pie trešā kopējo modeli, ko es minēju, kas ir arī mana referāta nosaukumā. Tātad ar Eiropas komisijas atbalstu tika un iesaistot arī visu Eiropas Savienības valstu civiltiesību zinātniekus, tika izstrādāts iespējamais regulējums, kāds varētu būt kopējām līgumtiesībām. Tur gan apakšā vēl zem starposmā starp šiem te ir dažādi citi lēmumi, ko pieņēma Eiropas komisija attiecībā par to, kādā veidā tas ir jāizskat. Mēs tik smalki nevaram izrunāt tagad īsā laika dēļ, bet par kopējo modeli, tādu aizsākumu varētu minēt 2001. gadu, kad tika sākts apzināt, kādā veidā tas būtu jātaisa. Un pēc 10 gadiem mēs varam teikt, ka kopējā modeļa projekts, tas ir tātad dokuments, kādam vajadzētu izskaties Eiropas līgumtiesībām, ir pabeigts un nodots apspriešanai. Ja mēs runājam par saturisko, tad saturiski it kā ir kaut kāds dokuments, ko var vērtēt, bet jautājums ir, kādā veidā ieviest šīs līgumtiesības Eiropā, jo pamatdoma, kādēļ vispār vajadzīgs līgumtiesības vienos Eiropā, ir tas, ka viens ir pasludināt tos principus, kad ir 4 brīvības, tā skaitā pakalpojumu preču tirdzniecība, darbspēku kustības brīvības, bet nav noslēmums, ka šīs brīvības vai šie principus, ko balstās Eiropas Savienība, nedarbojas, ja ir nedroša tiesiskā vide. Ja jūs, teiksim, vēlētos uzbūvēt sev vasarnīcu Itālijā, no Latvijas pasūtīt, jūs droši vien domāt, tas diezgan grūti realizējums, kā tur tie likumi, kā tur būvniecība, es labāk to nedarīšu. Tas, protams, kavē tirgus attīstību. Tāpēc arī par šīm līgumtiesībām ir pēdējais dokuments, kas ir vērā ņemams Eiropas komisijas zaļā grāmata par politikas risinājumiem virzībā uz Eiropas līgumtiesību izstrādi patērētājiem un uzņēmumiem, kur Eiropas komisija aicina tātad sniegt atsauksmi. Šis termiņš ir beidzies, bet tātad gan valstīm vai privātpersonām par to, kādā veidā tad vajadzētu harmonizēt Eiropas līguma tiesības, lai no tā, ka katrā valstī atšķirās līgumtiesību piemērošanas principi. Pirms apskatām tātad, cik tālu šis te jautājums par zaļo grāmatu nonāca, tad būtu vērts pievērst saturiskām lietām, kas ir kopējā modelī iestrādātas, kas ir atšķirīgs no mūsu civilu likuma. Jo droši vien, ka liela daļa tie, kas šajā jomā orientējas, piekritīs, ka lielā mērā
šis kopējā modeļa saturs, Eiropas līgumtiesību principu saturs ietekmē Latvijas nacionālo likumdošanu attiecībā uz līgumtiesību pilnveidošanu, ko parādījās 2009. gads, kad tika grozīts likumā 6 panti. Un tur tātad bija tas sākotnējais plāns, bija daudz plašāk grozīts civilikumu, paredzot daudz vairākus jauninājumus, bet 6 lietas tika izmainītas, un tas arī pateicoties, protams, Eiropas līgumtiesību kopējai teorētiskai attīstībai, kāda viņi veidojās. Līdz ar to varētu teikt, ka, ja mēs runājam par ilgspējīgu attīstību, tad pirmais ceļš, kādā veidā notiek ietekme, Eiropas līgumtiesību ietekme uz Latvijas nacionālajām līgumtiesībām, kas lielā mērā ir caur pagaidām šiem doktorāliem dokumentiem, jo teiksim, tas pēc jautājums par līgumsoda samazināšanu, pirmie spriedumi augstākās tiesas senāta bija tad vēl, kad netika mainīts civilikumu regulējums. Un šī izpratne par to, ka līgumsoda jāsamazina nāca no Eiropas līgumtiesību teorijas, kura tur darbojas daudz ilgāk, kā mums šeit, es domāju, Rietuma Eiropas līgumtiesību teorijas. Līdz ar to mēs varētu diezgan izdarīt tādu zinātnisku secinājumu, ka kopējā modeļa saturs visticamāk nākotnē atspoguļosies arī mūsu civilikumā, dēļ tā, ka šo kopējo modeli izstrādā atzīta Eiropas līgumtiesību speciālisti. Un šie līgumtiesību teorijas pamatjautājumi, kas tiek noregulēti šajā dokumentā, nav vienas valsts vai vienas valsts tiesu praksi izstrādāt, bet kā kompromiss vispār romāņu-ģermāņu tiesību sistēmai, kā kontinentālajai Eiropai, kā mēs uzturam līguma tiesību principus kā tādus. Protams, ja mēs paņemtu kādu Vācijas līgumtiesību grāmatu, un mēs nevaram teikt, ka principus, kas ir definēti Vācijā, mēs varam attiecināt uz Latviju. Bet šajā statusā, kad kopējais modelis ir kaut kas vairāk kā vienas nacionālās valsts līgumtiesību principi, mēs varam runāt par to, ka šajā modelī ietvertie principi attiec arī uz Latviju savu vispārējiem tiesību principiem. Un pirmais, es tikai dažas iezīmes esmu izvilcis ārā no kopējā modeļa. Kopējais modelis tātad apzīmējums ar vārdu DCFR, tas ir Draft of Common Frame of References, vienkārši tāds saistājums tiesību literatūrā pieņemts. Tātad pirmā lieta, ko mēs varam atšķirībā no civilikumu redzēt, ka attiecībā uz darījuma spēkā stāšanos brīdi, bet spēkā esamību, nepastāv šis iedalības absolūti spēkā neesošs darījums un apstrīdams. Tad šis jaunais līgumtiesību regulējums vai tiesību teorija nosaka to, ka cietušajai pusē ir tiesības izmantot tiesības padarīt līgumu spēkā neesošu, līdzīgi kā svarīgas maldības gadījumā. Mēs zinām, ka pēc civillikuma darījums ir spēkā neesošu no noslēgšanas brīža. Kaut arī iespējams abas puses ir tad beigās domājuši, lai darījums paliek spēkā. Jā, mēs maldījāmies sākumā, bet tagad mēs esam apmierināts. Tad šajā gadījumā šeit ir uzsvars arī lielāks uz individu tiesībām, ne tik daudz kā valsts uzreiz pasaka, ka tāda darība ir spēkā neesoša. Pagaidām, protams, ka civillikumā mums ir pretējs regulējums, un droši vien, ka tiesas nevarētu arī pēc civillikuma 1. panta interpretēt pretēji, ka tomēr šāds princips pastāv mūsu tiesību sistēmā. Bet katrā ziņā arī citi tiesību zinātnieki tieši Latvijas ir izteikuši, ka šāds regulējums iespējams civillikumā būtu nepieciešams. Otra interesanta lieta, kas arī civillikumā nav regulēta, bet arī izriet tātad no mūsdienu līguma tiesībām, modernākām varētu teikt, tādām, kuras attīstījušās, ir tiesības atkāpties no līguma, kad līguma darbības termiņš nav noteikts. Pagaidām civillikumā šādas iespējas nav. Vienīgais gadījums, kad var izbeigt līgumu, tas ir kreditors, ja viņam ir zudusi interese. Bet debitoram šādas tiesības nav, un turklāt ir jāpierāda intereses esamība vai intereses zudums. Tad šajā gadījumā šis princips, kad beztermiņa līguma gadījumā to var izbeigt, kurā brīdī izriet no principa, ka neviens nevar tik mūžīgi paverdzināts kādā neizdevīgā līgumā, tad arī jauna doma, kura ir interesanta un katrā ziņā tiesību zinātnieku vidū diskusiju raisoša. Trešais ir jau apnicis par to runāt, bet apstākļu izmaiņu klauzulu, kas, manuprāt, nepamatot 2009. gadā tika izsvītrota, nemaldos, 2. lasījumā Saeimā no darba kārtības, kur bija
banku lobbyis nenoliedzami, bet tā būtība ir tāda, ka kaut kādos gadījumos, kad līgums ir pārlieku apgrūtinoši, kaut kādā ārēju apstākļu izmaiņu rezultātā, tad tomēr var piemērot šo cilvēku aizsardzības līdzekli un prasīt pārskatīt līguma noteikumus. Protams, ka ir diezgan grūti praktiķiem pateikt, ka šāds regulējums ir nepieciešams, jo varbūt kaut kāda apstākļa, ka līguma izpildi ir neiespējama. Tas arī pirms 100 gadiem Rietumē Eiropā bija tāpatās, bet pasaules karš, kurš ievies korekcijas gan valūtas vērtības skalā, noved pie secinājuma, ka tomēr līgums aizstošais spēks nav absolūts. Un Latvijā acīm redzot, un tāds, diemžēl, vai pa blaimi, nezinu, bet vadoties arī vēsturi, skatoties no tiesu prakses, tātad kaut kāda likuma grozījuma mainās tikai tad, ja ir kaut kāds negatīvs piemērs praksē pieredums. Līdz ar to iespējams, ka kaut kam jānotiek ir kādiem apstākļiem jāizmainās, kad tiesa konstatē, ka esošais līgums ir neizdevīgs un ka regulējums ir netaisnīgs. Likumdevējiem tas ir arī jāsaprot, un tad šī norma varbūt tiks ieviesta, lai gan pārējās Baltijas valstīs šī norma darbojas. Un vēl viena lieta, kas arī ir nepieciešams regulēt, bet iespējams arī nē, tā ir zinātniska diskusija par pirmslīgumiskajām attiecībām un atbildību, kas izriet no pirmslīgumiskajām darbības pirmslīgumiskās attiecībās. Jo tīri, skatoties dramatiski no cilvēku, mēs nevaram redzēt šādu atbildības regulējumu. Daļai kaut kur netaisni iedzīvošanās varētu piemērot pirmslīgumiskās attiecībās, bet tad ir jābūt kādam jāiedzīvojas. Bet nevienmēr pirmslīgumiskās attiecības izpauž un to pārkāpums izpauž kā kaitējumu nodarīšanu otram, vai arī nevienmēr izpauž kā kaut kāda labuma gūšana tam, kurš šīs te attiecības izmanto jaunā nolūka. Tāpēc cilvēkumā varētu teikt tā, ka gramatiski pašreiz nav regulēts jautājums par pirmslīgumisko attiecību noregulējumu ļoti dažos gadījumos. Teiksim, pie gribas izteikumu, kur ir viens aspekts, ja kāds ir ar viltu gribu izteicis, tikai izskatu pēc ir izteicis gribu stāties līgumiskajās attiecībās, bet katrā ziņā nav vispārēji regulējumi. Bet kas ir interesanti? Ir interesanti tas, ka ja tagad līdz senātam nonāk lieta, kur kāds pirmslīgumiskās attiecībās ir nodarījis kādam kaitējumu, iegūst kādu informāciju, teiksim, pārdodot uzņēmumu, šo informāciju izmantojas, publicējas vai tam līdzīgi, es šaubos, ka šāda atbildība neizstātos personai. Ar pirmo pantu, iespējams, to varētu arī piemērot un kāpēc, un šeit tā ietekme uz Latvijas līgumtiesībām, jo tā nostāja zinātnieku vidū, man liekas, ir tā, ka cilvēkumā daudz kas nav regulēts, bet principā mēs zinām, ka sistēmā tam ir jābūt noregulētam, tas veidojas no vispārējiem tiesību principiem, ko pirmā runātāja minēja, ka šie principi eksistē, bet viņi nav ierakstīti likumā. Un līdz ar to iespējams tagad notiks nākotnē sacensība par to, kurš pirmais šos principus ierakstīs vai padarīs pozitīvus, vai likumdevējs ierakstot cilvēkumā, vai tiesu prakses sakot, ka Eiropas līgumtiesību principi, kas ir definēti jau Eiropas komisijas līmenī, darbojas arī Latvijā, kaut arī viņi nav tieši ierakstīti cilvēku. Tas ir nākotnē, kas katrā ziņā iespējams, un tomēr ir vairāks, raugoties uz senatoru cienījumā, būs jāvērtē, ka nāks prasības uz tiesu, ka pamatos vienkārši uz Eiropas līgumtiesību principiem, ka Eiropā, kontinentālā, demokrātiskā valstī, jo kontinentālā Eiropā, es domāju, šos principus eksistē. To ir vienkārši es visu zinātnīgi. Un tad būs jāvērtē, kāpēc nē. Jūs runājāt par banku lobbyiem Saeimā. Es zināmā mērā varu piekrist. Taču šeit pastāv bažas, ka pastāvot ārkārtīgi konservatīvai attieksmei pret Satversmes 105. pantu, šādi te likuma grozījumi varētu nonākt, es viņus redzēju arī projektā, varētu nonākt Satversmes tiesā. Dažkārt bankas jau iesniedz jau savlaicīgi
pirms likuma pieņemšanas jau prasību tātad konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai. Un mans jautājums ir, kā jūs vērtējat pēdējo Satversmes tiesas spriedumu saistībā ar šiem akcionāriem, kur tika uzskatīts, ka viņu īpašuma tiesības ir aizskartas, kur viņi balstījās uz kaut kādiem 15 gadus veciem Eiropas Savienības dokumentiem, kur visās valstīs šādi tie akcionāri tiek tiesāti un likti cietumos, un šeit tika pateikts, ka tiek aizskartas īpašuma tiesības. Varbūt es pārāk skarbi to pajautāju. Jā, man ir viedokļi. Es to procesu zinu, un es domāju, ka Saeima neizmantoja pareizos argumentus. To, ko viņi balstījās, bija tas, ka īpašuma tiesība aizskarājums ir noticis, bet šīm daļām nav nekāda īpašuma vērtība. Tad nav vērtība, līdz ar to nav noticis īpašuma aizskarājums, bet tas, man liekas, nebija pareizi. Pareizi bija, man liekas, ka spriežums ir nepareizs. Es jau pirms tam teicu, ka Tas ir nepareizi. Satversmes tiesas spriedums, tas respektīvi, kad šie mazāk maksājumi bija jāizstāv. Tur gara diskusija, kāpēc, bet man pietiekami skaidri bija tas saliekums ar plauktiem, kādēļ šajā situācijā nav jāizstāv mazākuma akcionāriem, jo šajā situācijā kas notika? Bija, teiksim, 10% bija vienam mazākuma akcionāriem, 90% bija valstī. Rezultātā palielinot pamatkapitālu, viņiem 10% vietā palika 0,5%. Un tā galvenais arguments ir tāds, ka samazinot procentu daļai samazinās īpašuma vērtība, bet no juridiskā viedokļa raugoties, viņam nesamazinājās mantiskā vērtība, cik viņam bija nomināla daļas, tik arī bija. Arī vienīgais, kas samazinājās, bija atsevišķi nemantiskās tiesības, kā balsošanas tiesības, kā mazāk balss un tam līdzīgi, bet īpašuma tiesības kā tāds nekādā veidā netika ierobežots. Un līdz ar to, manuprāt, jā, ka tas nebija īsti. Bet vai viņiem nevajadzēja Eiropas Kopienu tiesai, tas ir preventīvi nolēmumu tomēr, jo atsaucieties uz to 15 gadus veco, ka tur ir visi treknie gadi priekšā un visi atsaukties, pamatoties uz to dokumentu. Es nezinu. Es godīgi sakot, domāju, ka tur ir skaidrs, ka norādījis nevis uzlīdz ziņu un bija tālāk. Cik ilgā laikā var pārsūdzēt? Neko. Labi, tā, vēl viens jautājums. Es gribēju jums paprasīt, vai jūs runājat par UNIDROID, ja? UNIDROID tas ir starptautisks privātīpašuma unifikācijas likumdošanas institūts, kas ir kā padomdevēja lomā. Viņš ir it kā tikai padomus dodošs, viņš jau ir think tank, ja, zināmā mērā. Bet jūs esat redzējis viņu statūtus? Kaut kādi jā. Viņi pieņemti Mussolini laikā, viņi ir ļoti interesanta organizācija, kurai Itālijas valsts dod līdzekļus. Ja? Tas man ļoti interesanti likās, ka tie statūti tika pieņemti 91. gada novembrī, latviskoti. Bet kas tur kaitīgi? Bet jautājums ir tas pats, par ko mēs diskutējām iepriekšējā tieslietu sekcijā, vai mums vispār bijis kaut kāds neatkarības periods, ja? Vai mūsu valsts vispār kļuva neatkarīga 91. gadā, ja? Un kā tas pārēja no Sovietu uz Eiropas Savienību jau ar UNIDROID tika 91. gada novembrī pārtulkots latviski, tas viņa statūta dokuments. Tas bija tikai tā raksturojot, ka tas pasaulē šī unifikācija sākās lielā mērā ar to. Viņi sagadījās kā pirmie UNIDRA institūti, kas izstrādā šos te principus, bet viņi nav vienīgi. Vienkārši tas bija kā ievadam. Tagad katrā ziņā nekāda ietekme no viņiem nav. Ietekme tīrākā no šī kopējā modeli, kas tikai Eiropas Savienības darīšana. Tikai uz Eiropas Savienības dalībvalstīm attiec, bet uz tām neatiec Eiropas valstīm, kurš nav Eiropas Savienība. Tā, paldies, aplaudējam. Tāda izziņa, ka tagad laikam diezgan daudzās valstīs saka, ka UNIDROA to principu, to UNIDROID institūtu, es esmu bijis kopā ar Lēnieku un kopā tur priekšā. Bet runa ir par tiem UNIDROA starptautisko komerci līgumu principu, kas ir diezgan populāri un viņus tiešām izmanto kā tādu papildu argumentu dažādos strīdos, un vienreiz tādu publicējuši veselu sarunās vārtos grāmatu, ka pat Amerikas tiesas ir atsaukušās uz šo. Otra piezīme, ja kaut kas nav kārtībā, prasiet Baibai Brokai, viņi ir Latvijas pārstāv tur tajā, un arī nevajag Mussolini tikai uztur, bet arī Latvija tur maksājums gan nelielus, bet uztur visas tās
dalība valsts ir diezgan ilgi, mēs nevarējām atrast naudu, lai piedalītu šajā organizācijā. Bet nu tā vai citādi mēs esam izpildījuši minimumu, noklausījušies referātus un dažus jautājumus atbildējuši. Ir mums